šis te posms tiks pārvērsts vēl šīs turismu sezonas laikā par braucamu ejamu dabas taku, ar velosipēdiem braucam, protams. Bet tādu, es te tagad pa tādiem kangaru kalniem mazliet... Šis būs tas, ko mēs turpināsim strādāt ar to pašu projektiņu un uzlabosim segumu, un tad arī aicināsim visus braukt un iet pa šo te mazbānīšu stigu. Šis te tiltiņš ir dabas takas daļa, lai mēs varētu šķērsot Mazirbas upi tieši šajā vietā, kur mazbānītis to darīja jau minētajā posmā, un tagad dodam iespēju visiem dabas mīļotājiem, Slīteres apmeklētājiem, viesiem doties pāri Mazirbas upei. Par cik Slītere nav rezervāts, bet ir nacionālais parks, tad viena no mūsu funkcijām ir tomēr piedāvāt cilvēkiem baudīt to, kas ir nosargāts un kas ir vērtīgs un kas ir tomēr cilvēkiem ir jāredz. Un plus vēl tā kultūras vēsture, vai ne? Jo tas mazbānīts un tie ciematiņi pa ceļam. Mazbānīts un ciematiņi un tas viss kopumā un tieši Slīteres klusums, miers, brīnišķīgās pludmales un šeit pat arī sēnes ogas. Svētdien taisamies jau uz Kolku pirmo reizi, jo ar ģimeni ir pagrūti. Šogad, jā. Bet, kas attiecas no Mazirbes līdz Vaidei, man viņš patīk. Es nezinu, bērniem arī. Es neko labāku pat redzējis neesmu. Viņš nav ātrs, viņš ir pa saknēm, viņš ir daudzveidīgs. Redz, jūs teicāt no Mazirbes līdz Vaidē, bet tagad tas, ko mēs runājam, un tie tiltiņi, kas ir uzbūvēti, tagad iespējams arī doties pretējā virzienā uz Sīkragu. Tas būtu labi. Kas ir šī zaļā josta pēc koncepta jums, dabas draugiem Eiropā? Eiropas zaļā josta kā iniciatīva, kas tika radīta pēc augstākara beigām, kad sabruka dzelzs aizkars, ir nākusi no Vācijas, tāpēc, ka vācieši ieraudzīja savā teritorijā un arī praktiski visā Eiropā, ka šī te robeža starp Rietumu Eiropu un Austrumu Eiropu ir ļoti, ļoti zaļa, tieši no dabas viedokļa. Par ko var teikt paldies, varbūt pēdiņās, bet šobrīd tiešām nopietni tam militārajam režīmam, kas tur bija. Un mēs esam viena no Baltijas zaļā josta, šis te projekts ir tātad sastāvdaļa lielajai iniciatīvai Eiropas zaļā josta, kas stiepjas cauri visai Eiropai, no Bārenes jūras līdz pašai Melnajai jūrai. Reku ir Irbas bāka un reku mēs esam te reku pretī, ja? Vai tas ir kaut kādas tādas audzes, tās augušas? Tie ir mākoņi, kas met ēnu uz mežu. Līdzīgi kā zīmols Natūra 2000, šis te Eiropas zaļās jostas zīmols būtu jāattīsta, un viņš iet uz to, lai būtu tiešām šāds te kvalitātes zīme. Tieši norādot uz to, ka šeit daba ir maz ietekmēta, un tātad viņa ir vairāk. Andra, tad šitas baltais verķis ir tā jūsu dabai draudzīgā schēma, kā visiem redzēt, bet vienlaikus netraucēt, ja? Jā, šī pašā lielajā projektā mēs tātad realizējam 2 pilotprojektiņus, un šī kamera ir uzstādīta tajā, ko sauc redzēt savām acīm. Tātad mēs šeit stāvam kopā ar kameriņu uz Slīteres bākas jumtu un raugamies uz Baltijas jūru un vienlaicīgi uz visu to meža masīvu, kas arī ietilpst Slīteres Nacionālajā parkā. Tad, ja kāds grib zināt, kāds laiks ir, teiksim, te Ziemeļu Kurzemē jūras piekrastē, viņš vienkārši ieiet slītere.lv un redz šito kameriņu. Šito skatu, ko es tagad redzu. Viņš redz šo te skatu, viņš redz šos te mākoņus, šos te kokus, un ja ir brīnišķīga redzamība, kāda bija vēl pirms brīža, tad redz arī Sirves bākas. Proti Sāremā salu. Sāremā salu. Savukārt tumsā mēs redzam, ka kuģi tur iet, kāds gaismiņas pārvietojas pa jūru. Laikam ļoti suģistējoša bilde. Pamēģiniet. Aicinām visus ieklikšķināties Slītere.lv un paskatīt.